Lai dievdārza ārstniecības augi dod veselību un spēku visiem cilvēkiem pasaulē, un īpaši Latvijā, ar tādu devīzi strādā uzņēmums Dr. Tereško Tējas. Dr. Tereško Tējas ir pazīstams Latvijā kopš 1995. gada, kad ārstu ģimene Arturs un Baiba Tereško pēc kvalifikācijas celšanas kursiem Maskavas ārstniecības augu un garšvielu izpētes institūtā nodibināja uzņēmumu Dr. Tereško Tējas. Pašos pirmsākumos ārstniecības augi tika vākti divatā, ar šķērēm sagriezt un žāvēt uz dzīvokļu balkonu un fasēti pašlīmētajās kulītēs. Pat laban strādā moderna ražotne, kurā ir nodarbināti 10 strādnieki. Tēju drogu gatavošanā izmanto savaļā augošus, kā arī zaļajās zemnieku saimniecībās kultivētos ārstniecības augus. Uzņēmuma produkcija ir ieguvusi Eiropas standarta apliecinošu certifikāciju un ir atvērta eksportam. Tējas mums ir izveidotas ļoti daudz, ir pavisam 30 reģistrētas tējas, un tās receptes ir ņemtas no pārbaudītiem laika gaitā tādiem avotiem, un pārsvarā mācoties Fito koledžā, ko pasniedzēja teica, ka tā recepte ir laba, un to arī tika īstenota dzīvē. Dr. Tereško ir parūpējies arī par pašiem mazākajiem ārstniecisko tēju lietotājiem. Bet es izveidoju tādu tēju bērniem, kas satur augus, kurus var lietot bērni jau no 2 mēnešu vecuma. Mēs viņu domājam tuvākā laikā reģistrēt. Tur ir pilnīgi tādi augi, kuriem faktiski nav nekādas bioloģiskas aktivitātes, un bērnam jādod padzerties tad, ja viņš svīst vai temperatūras dēļ vai karstā laikā. Ja viņš ir nemierīgs un raut, viņam vajag iedot padzerties, varbūt viņam šķidru viņam pietrūks tik un tā. Tad, ja viņam ir caurēja, vai tad, kad ir aizcietējumi, tādos gadījumos viņam jādod pietiekami daudz šķidruma. Bez tam mēs esam uztaisījuši tādus tējas maisiņus. Mēs tā interesi pēc viņus nosaucām par pimtukiem, nezinu, kaut kur. Lūk, un darbība ir sekojoša. Te iekšā ir smaržīgas tējas, ja, būs tādi pimtuki pirts vajadzībām, masāžas vajadzībām un vannai. Ja. Un šo te zāles sašķīti ieliek karstā ūdenī vai uzlej viņam karstu ūdeni. Viņš kāds 10 minūtes tur iemirkst, ievelkās, un te viņu nospiež, ja, un izmanto masāžai. Masāžas salni, to sauc par fitomasāžu. Dr. Tereško ir arī vairāku grāmatu autors. Man pirmā grāmata bija Dievdārza ārstniecības augi, tā jau sen ir aizgājusi. Tad ir augu terapija sirdī, asinsvadiem, nervu sistēmai. Savukārt otrā augu terapijas grāmatā var meklēt informāciju par aknu slimību fitoterapiju, fitoterapiju onkoloģijā un locītavu slimību fitoterapiju. Dr. Tereško Tējas meklējiet labākajās Latvijas aptiekās un atsevišķos veikalos.